Šodien pamēģināsim atrisināt uzdevumu, kur tiek pielietota kulona likuma sakarība. Mums ir dots, ka vakumā atrodas divas lodītes, kas ir pozitīvi lādētas, un abu lodīšu lādiņi ir vienādi. Tātad mums ir dota pirmā lieta, ka Q1 ir vienāds ar Q2. Vēl ir dots, ka lādiņi, vai pareizāk sakot, lodītes atrodas 20 cm attālumā viena no otras. Tad attālums starp tām ir 20 cm. Un vēl ir zināms, ka spēks, ar kuru lodītes atgrūžas, ir 0,6 N. Un uzdevums ir atrisināt, cik daudz elektronu veido vienas lodītes lādiņa. Tad mums ir jāaprēķina elektronu skaits. Un, lai iegūtu šo elektronu skaitu, mums ir jāizdomā šāda lieta, ka, ja mums ir zināms vienas lodītes kopējais lādiņš, tad kopējais lādiņš, es uzlikšu viens, lai zinām, ka vienai lodītei kopējais lādiņš, un tad mēs varam to izdalīt ar katra, vai pareizāk sakot, viena elektrona lādiņa vērtību. To arī parasti apzīmē ar e-burtu, un tas būs elementāra lādiņš. 1,6 × 10 - 19 kulona. Tātad, cik kopā šī lodīte ir uzlādēta, un cik katra elektrona šī vērtība. Un tad mēs varam uzzināt, cik viņa daudz lien iekšā. Bet kā dabūt šo vienas lodītes kopējo lādiņu? Šeit mums nāks palīgā kulona likuma pamatformula. Tātad formula, kas ir apskatīta arī iepriekšējā video. Un mēs zinām, ka mūsu lādiņi abām lodītēm ir vienādi. Līdz ar to šis lielums ir vienīgais, kas nav zināms. Vēl dažreiz jūs varbūt pamanīsiet, ka šai formulā ir tāds epsilon burts priekšā, kas ir dielektriskā caurlaidība. Tas nozīmē, ka cik reizes samazinās šis kulona spēks dažādās dielektriskās, jeb būtībā tādās vidēs, kas netik labi vada strāvu. Bet vakumā šī dielektriskā caurlaidība ir 1, līdz ar to, ja kādu skaitli mēs izdalām ar 1, tad mēs iegūsim to pašu skaitli, ko pirms tam. Tagad jau atliek tikai bliest cipars. Lūk, es jau esmu salicis šos skaitļus, un te jūs viņus arī varat apskatīt. Esmu atradis arī šo koeficientu K, ko uzrakstīju arī pie dotajiem, to nevajadzētu aizmirst. Un tāpat arī svarīgi ir atcerēties, ka 0,2 apakšā būs kvadrātā, jo formulā arī viņš ir šis attālums kvadrātā. Tā ir lieta, kas parasti piemirstās. Tāpat arī jautājums, kāpēc 0,2? Tāpēc, ka pārveido visu pamatmērvienībās, un 20 cm būs 0,2 metri. Tālāk, mēs varam sākt rēķināt Q vērtību. Pirmais, ko es iesaku darīt, ir šo 9 × 19 uzrakstīt vienā līnijā ar Q burtiem. Tātad tas būs 0,6 ir 9 × 19 reiz, un Q, ņemot ārā kā lādiņi, ka lādiņu vērtības ir vienāds, tad mēs varam šo Q arī celt uzreiz kvadrātā. Un arī 0,2 kvadrātā varam uzreiz arī aprēķināt, tas būs 0,04. Tālāk jūs varat rīkoties dažādi, bet es pieņemšu, ka šeit apakšā ir 1 un reizināšu krustā. Tas nozīmē, ka 9 × 19 reiz Q kvadrātā būs 0,024. 3 ciparais komat, tāpat kā šeit 1, 2 un 3 cipars aiz komata. Tālāk es kreisajā pusē atstāšu tikai lādiņu Q kvadrātā, un šo 0,024 uzreiz arī uzrakstīšu kā veselu skaitli 24 × 10, mīnus 3. pakāpē, jo es 3 reizes pārcēlu komatu pa labi. Un šī
Šis skaitlis tiks dalīts ar 9 reiz 10 9. Tālāk tas izskatīsies šādi. 24 izdalot ar 9 mēs iegūstam 2,67, un ar pakāpēm ir tā, ka mēs viņas nedrīkstam īsināt, jo ir pretējas zīmes, bet mēs šo 10 9. varam nest augšā. Tikai tad pakāpes zīme mainīsies uz pretējo pusi. Tas nozīmē, ka 10 mīnus 3. reiz 10 mīnus 9. Un tā kā mums bāzes ir vienādas, tad mēs varam arī reizinot šīs pakāpes saskaitīt. Un tas nozīmē, ka 10 mīnus 3. jeb mīnus 3 plus mīnus 9 būs reiz 10 mīnus 12. pakāpē. Bet mums tātad šī lādiņa vērtība, ja uzlādēts vienas lodes vērtība ir kvadrātā dota, un mums vajag izvilkt no šī skaitļa kvadrātsakni. Un vēl kaut kvadrātsakni, tātad 2,67 reiz 10 mīnus 12. ir būtiski vilkt kvadrātsakni gan no šī skaitļa, gan no šī. No kvadrātsakni no 2,67 būs aptuveni 1,63, un velkot kvadrātsakni no 10 mīnus 12. mums šī pakāpe dalās uz pusēm. Tas nozīmē, ka būs 10 mīnus 6. Un tie ir kuloni. Tālāk vajadzētu, vai pareizāk sakot, mēs varam izrēķināt šo kopējo elektronu skaitu. Un kopējais elektronu skaits būs šī vienas uzlādētas lodes vērtība, vai lādiņa vērtība, tātad 1,63 reiz 10 mīnus 6. izdalīta ar elementāru lādiņa vērtību, ja 1,6 reiz 10 mīnus 19. Cik tas ir? Un tas ir aptuveni 1 reiz 10 13. elektronu. Tik liels skaits. 10 13. tāpēc, ka mīnus 6. mēs varam noīsināt ar mīnus 19. paliks mīnus 13 pāri, un mēs nesam šo skaitli 10 mīnus 13. augšā, un tā tad būs ar pretēju zīmi. Nu, viennieku var nerakstīt, bet varam rakstīt tikai 10 13. Daudz elektronu. Paskatieties, cerams, ka es nekļūdījos ciparos, un pamēģiniet citus uzdevumus.